Labdien! Mani sauc Ilze Klints, un es esmu fizikas, arī inženierzinības un matemātikas skolotāja, un esmu autora šai te grāmatai. Fizika 8. klasē, kas ir tieši skolotāja rokas grāmata. Tātad šeit ir galvenokārt aprakstīta metodika, kā pasniegt fiziku skolēniem 8. klasē. Tātad, ko man kā skolotājiem darīt stundās. Un tā vēl noteikti gribu piebilst, ka šī grāmata ir tapusi tīri personīgas vajadzības rezultātā, jo tas ir mans darba materiāls, ar kuru es eju stundās, kur es paskatos savus stundu plānus un ko es daru ar skolēniem, kā es organizēju stundu, kā es novērtēšu viņu zināšanas, ko es viņiem prasīšu un ko tātad es ar viņiem darīšu. Līdz ar to šajā grāmatā, kas ir sastādīta arī vadoties pēc Skola 2030, norādītā mācību programmas parauga fizika 8. Arī 9. klasē, 9. klase arī ir turpinājums tātad 8. klasē, kur grāmata arī kaut kad būs. Tā jau aktīvi top. Un tātad šajās grāmatās, kas tad ir iekļauts? Saturs. Tātad ir iekļautas tēmas un tēmām nodarbību apraksti. Tēmas atbilst tātad Skola 2030, kas ir 6. Šeit gan ir pamainīti tēmu nosaukumi, īsāki, bet pie tām tēmām ir iedot arī atbilstošie Skola 2030 nosaukumi. Un arī cik nodarbības tad var paspēt realizēt, kas ir pārbaudītas praktiski ar šo te mācību priekšmetu piemēru. Esmu izmēģinājusi, šis iznāk 8. klase, tad vismaz 2 gadus, šis bija 3. tagad. Tātad mana 3 gadu pieredze ir sarakstīta ar jauno programmu, kuru pieprasa kompetenču metodas un Skola 2030. Tā. Tad ir īsts ievads par to, ko es tātad iekļauju kā metodikā, kādā veidā es mācu, izrakstīti punkti no Skola 2030 par to, kādam jābūt mācību saturam, kāds ir priekšmeta mērķis uzdevumi. Un tālāk es esmu papildinājusi arī mazliet ar savu redzējumu, kādā veidā es vēlos mācīt fiziku, jo es pati esmu fiziķe. Es īsti neesmu skolotāja, varētu tā mazliet vulgāri teikt, jo esmu akadēmiskā fiziķa, kas ir ienākusi skolā. Droši vien, ka šāda situācija daudzās skolās nav retums, ka trūkst fizikas skolotāju, un tad tiek piesaistīti speciālisti. Tieši es kā speciālisti personīgi saskāros ar problēmu, ka ienākot skolā, kur mani paaicina, bet tu taču fiziku māci, nāci un pamāci, skolotāji trūkst. Un tad es ierodos skolā gatavu mācīt un strādāt ar skolēniem. Un ko tad ar viņiem tagad darīt? Tā īsti jau nojausmas nav. Protams, ir attiecīgi 72 stundu LU kursi. Tur mazliet gūst ieskatu, bet kā tieši organizēt un ko darīt ar tiem skolēniem, kā iemācīt fiziku, to nākas sēdēt ilgas stundas un domāt. Tāpēc arī tas šeit ir uzrakstīts, ko es pa šiem droši vien nedaudzajiem gadiem esmu sapratusi, kā es vēlos mācīt fiziku un kā man tas izdodas. Un tātad es cenšos izvirzīt mirklīti, rekurs šeit. Ne tikai katrai stundai sasniedzamo rezultātu, bet visam priekšmetam ielieku kopējās prasmes, kuras ja ne gluži katrā stundā, tad katrā 2., 3. stundā noteikti mēs cenšamies to darīt ar skolēniem. Tad noteikti ir jāprot pārveidot mērvienības skolēnam mācoties fiziku. Noteikti ir jāprot veikt praktiski mērījums, nolasīt no skalas iedaļas, noteikti mērapjomu, strādāt ar mērinstrumentiem. Fizikā noteikti neatņemama sastāvdaļa ir formulas un matemātiskie aprēķini. Un dati grafiski. Tātad šie ir mani paši pamati sasniedzamie rezultāti, ko es esmu izvirzījusi visam priekšmetam kā tādam, varētu teikt visai programmai gan 8. gan 9. klasē mācoties
mācoties fiziku 8, 9, 9. klasē, tātad šis obligāti būtu skolēnam, jebkuram jāprot, pabeidzot šo priekšmetu uz 4. Tad papildus tam, protams, skolēniem ne tikai jāprot pašas pamatlietas, fizika ir arī tātad par dabu. Mums ir jāprot arī skaidrot dabas parādības, tās saprast. Tātad, un arī tās ne tikai saprast, bet arī pētīt. Tātad veicam pētījumus, analizējam, vērtējam datus, secinājumus, tad jau padziļinātākas prasmes, kur fizika tad ir tas galvenais priekšmets, kurā šīs arī tiek apgūtas, kas pēc Skola 2030 jaunajām nostādnēm pilnībā atbilst caurvīju prasmē, problēma risināšana un kritiskā domāšana. Fizika, es gribētu teikt, vienmēr ir bijuši šāds priekšmets, un tā arī ir bijusi neatņemama izglītības sastāvdaļa, ka kritiskā domāšana cilvēkiem mums ir viena no pati svarīgākajām. Lai vispār spētu orientēties apkārtējā pasaulē, mūs neapvest aiz katra stūra. Un tad, ko vēl pati esmu iekļāvusi klāt, ir šis te sasniedzamais rezultāts, kas ir veido risināmās problēmas abstrahētu modeli. Un šo es gribētu aicināt fizikas skolotāju sākt darīt jau pamatskolā. Parasti uz to vairāk orientējas vidusskolā, kur tad sastopās skolēns aiziet uz 10. klasi ar matemātiskiem modeļiem, un tad viņam sākas tāda panika. Panika jau tāpat sākas, bet varbūt to drusciņ pa solīšiem sākot darīt pamatskolā, tā pāreja veidojas vieglāk. Un es pat gribētu apgalvot jau tagadnes formā, jo es esmu skolotāja ne tikai 8. un 9. klasēm, bet īstenībā pat vairāk es strādāju tieši ar vidusskolu un redzu, kas notiek tajā vidusskolā un kādus skolēnus es saņemu, kas man atnāk no pamatskolas. Tāpēc arī veidojot šo te mācību metodiku, es ņēmu vērā ne tikai Skola 2030 ieteiktos, kas būtu jāmāca ieteikumus šajā priekšmetā, bet arī centos panākt, lai pēc tam, kad es ar viņiem strādāju vidusskolā, šos skolēnus es varu saņemt tādus, ar tām pamatprasmēm, kādas es to vēlos, lai es pēc tam varu viņiem mācīt tālāk sekmīgi vidusskolā fizikas priekšmetu un, protams, cenšoties pēc iespējas vairāk no viņiem atsajāt, kurus varētu mācīt padziļināt un virzīt uz tā kā talantus, kā apgūt padziļināt fiziku. Vajag mums tos fiziķus, vai ne? Tāpēc jādomā ir ne tikai par savu gadu, bet jādomā jau, kā mēs to skolēni jau pat no 8. klases jau dabūsim līdz universitātei. Jo fizika, droši vien nevienam nav noslēpums, ir diezgan sarežģīts priekšmets, kas prasa lielu ieguldījumu jau no pašām pirmajām dienām. Un abstrahētais modelis. Šeit es gribu piebilst, ka, lai attīstītu modelēšanas prasmi, to es cenšos viņiem rosināt, strādāt ar iztēli. Tas ir darbs ar iztēli, līdz ar to tas iesaista ne tikai fiziskas aptaustāmas lietas, viņiem jāspēj modelis izveidot prātā. Protams, tas ir pietiekami sarežģīti, ļoti daudz to nespēja, protams, pamatskolas posmā, bet tie, kas ir tie, kas varētu teikt talanti, viņiem jau pat šajā posmā tas atveras un tās spējas parādās abstrahēt un izveidot modeļus, un labāk to sākt pēc iespējas ātrāk jau vingrināt. Tā kā es šeit runāju jau par abstrahētiem un iztēles modeļiem, tad es vēlos apgalvot, ka šī programma ir gan STEM, protams, novirziens, kas ir Science, Technology, Engineering, Mathematics virziens, bet ja mēs liekam klāt iztēli, fantāziju un domāšanu, kas ir tikai prātā, tad tas jau pievieno arī komponenti arts, kas ir māksla. Jo tieši māksla dod to kopējo sasaisti, kā es tās visas zināšanas, ko apguvu, es varēšu salikt
kopā iztēloties, kā es varēšu ar viņām spēlēties, kā es paņemšu to savu modeli un iztēlošos, kas notiks laikā pēc tam, kā laikā pirms tam. Un šī ir fizikā tā vissarežģītākā lieta, kuru ir visgrūtāk apgūt. Un, jā, tad šī ir varbūt iespēja sākt jau to mēģināt, vingrināt jau no pamatskolas laika. Jā, tā tad, protams, varbūt skolotāji ar tādu jēdzienu STEAM nav īpaši plaši pazīstami, tas ir diezgan jauns, un, vai arī labi aizmirsts vecais, jo iztēle un spēja modelēt kādreiz pirms datoru laikmetā, nu tas bija vienīgais veids, kā mācīties fiziku. Tad šī varbūt ir tāda kā atkal atlikšana mazliet tajās prasmēs, kad jāattīst vairāk prāts, un jūs varbūt jūtat, ka es nemudinu īpaši daudz strādāt ar sensoriem un ar IT tehnoloģijām šeit, jo skolēniem pašā sākumā būtu jāsaprot, kādā veidā vispār daba darbojas, un tikai tad viņiem dot kompleksus, reālus procesus analizēt. Kamēr viņiem nav parādīti paši pamati, es gribu sākt ar to, ka soli pa solītim bērniem jāparāda, jāļauj viņiem to sajust prātā un jāļauj iztēloties, ir īpaši pie mūsdienu bērnu vizualizācijas prasmēm, kad viņi tik ļoti daudz dzīvo vizuālā telpā ar vizuāliem stimuliem, tad tieši tas viņiem būtu jāsakārto domās vispirms un tikai tad ļautu viņiem darboties ar praktiskām lietām, kurās viņi tūlīt spētu iztēloties, kā tad tas īstenībā notiek, kā modelēt, kas notika tālāk, lai viņi spēja analizēt šo procesu, nevis tikai paskatās, vai kādu jauku bildīti ieguvām. Nu jā, es gan esmu zinātnieks. Tā vai jā. Tā vai es atgādināju, ka drīkst uzdot jautājumus, jo šī ir mana pieredze. Ja varbūt ir ieteikumi no kādiem pieredzējušākiem skolotājiem, kas varbūt grib dalīties un redz, ka varbūt kaut ko es varētu darīt labāk, es labprāt to sagaidītu. Jo tā. Jā. Labi, jā, šeit ir mana galvenā atziņa, pēc kuras es vadījos sastādot šo programmu, ja jūties apjutis, sāc zīmēt. Vienkāršākais veids, kā sākt veidot abstrahēto modeli. Ja tu spēj uzzīmēt, ja spēj izstāstīt, tad tu jau to redzi un iztēlojies prātā, tu kaut ko no tā saskati. Jo skolēniem bieži vien iemācoties kaut kādu definīciju, viņi redz vārdus, tekstu, viņi māca atskaitīt, un ko tas nozīmē, nav ne mazākās jausmas. Tikai tad, ja viņi spēj to kaut kādā veidā izlikt uz papīra, paši stāstīt par to ar saviem vārdiem, tikai tad varam pateikt, ka tas skolēns tiešām kaut ko ir sapratis. Tā, jā, tas ir tāds pagaršs stāsts, varbūt ievads par pašu metodiku, bet par to man gribas parunāt, jo tā mazliet atšķiras šobrīd no tā virziena, kurā šobrīd iet fizikas apmācība, kas skaitās pēc kompetenču metodikas. Es gribētu teikt, ka arī šī ir pēc kompetenču metodikas. Tas nekas, ka te ir samazināts IT izmantojuma apjoms. IT skolēni vienmēr pagūs iemācīties attīstīti labi prāti. Tas viņiem prasīs 10 minūtes apgūt jaunu tehnoloģiju, bet saprast, ko tā tehnoloģija dara un uz kādiem principiem viņi strādā, tas prasīs daudz vairāk laika. Pie tam es esmu centusies šeit iekļaut arī visas atzīmītas, kuras es esmu pamanījusi, jo, protams, pie šīs grāmatas es strādāju viena pati. Cik es stādot šīs savas stundas, gatavojot un liekot kopā šo programmu, kur esmu pamanījusi, esmu ielikusi pēc iespējas vairāk atzīmītes par starpdisciplinaritāti, kur ir iespējams sastaistīt kopā ar citiem priekšmetiem, jo fizika ir mācība par dabu, bet tā daba, protams, nesastāv tikai no vienīgiem dabas procesiem, vai arī nedzīvās dabas. Tāpat mums ir ģeogrāfija, varam pievienot bioloģiju, ķīmiju, arī pat sportu varam iekļaut, un mūziķi droši vien par skaņu frekvencēm arī var iedomāties, ka te noteikti ir īstā vieta, kur to stāstīt. Tātad arī visi punktiņi, kur esmu pamanījusi, protams, noteikti, ja
te būtu varbūt daudz lielāka komanda ar skolotājiem, pamanīt vēl daudz vairāk, bet arī varat pielikt klāt katrs pats kaut ko no sevis, jo šī grāmata nav kā domāts, ka tagad visiem būtu jāmāca šādi. Tā ir mana personīgā pieredze, kuru esmu sarakstījusi, pārskatījusi, izmēģinājusi vairākus gadus uz skolēniem, un esmu redzējusi, ka novadā mani skolēni arī iegūst godalgotas vietas. Tātad šī mācību metodika ir tieši tikpat laba, cik varbūt gada desmitiem pārbaudīta mācību metodika, kur strādā citi skolotāji, ar kuriem es sacenšos novadā. Tā, kas tad vēl ir grāmatā? Tātad mums noteikti ir nepieciešami tematiskie plāni, ko tad es darīšu kā skolotājs, kādā veidā es to tēmu atklāšu, kā plānošu savas stundas. Tātad apraksti, kuri nepieciešami, lai vispār vadītu stundas par stundu temats, tātad kā tad mana stunda saucas, ko tad es mēģināšu no skolēniem iemācīt, stundā sasniedzamais rezultāts, ko skolēns tātad būs darījis, kā es redzēšu, ka viņš to ir sasniedzis un ko tad īstenībā es stundā darīšu. Šie tematiskie plāni ir visām 6 tēmām. Šī ir pirmā, ko mācās fizikā. Arī esmu piefiksējusi laiku, tātad orientējoši, kad man būtu jāpaspēj šis tematiskais plāns realizēt, jo kalendārs bieži vien skolā ir ļoti nežēlīgs pret skolotāju, un it sevišķi droši vien, kas strādājuši ar skolu 2030 plāniem, ieskaitot mani, ir pamanījuši, ka, ja tēmā dot 17 stundas reāli, mēs varam realizēt labi, ja kādas 14. Plāni nekad neizdodas tādi, kā mums viņi ir iedoti, tad šeit es esmu salikusi to, kas man ir izdevies. Tātad tematiskais plāns, visu stundu apraksti. Neliela piebildīte. Katram tematam esmu paskaidrojusi, kuru tieši un ko es cenšos ar skolēniem tajā tēmā panākt, uz ko es lieku uzsvaru. Un tad arī sākas katrs nodarbības apraksts. Šis ir no mana personīgā mācību materiāla kladītes. Tās tapa visas ar roku. Oriģināli. Tātad sarakstu sasniedzamos rezultātus, un tad es aprakstu īsi sev pa plāna punktiem, un arī, protams, visiem tiem, kas iegādājas grāmatu. Aprakstu pa plāna punktiem, kā es organizēšu stundu, ko es katrā brīdī darīšu, ko es teikšu, ko rādīšu, ko likšu skolēniem pierakstīt. Es esmu pārstāv par to, ka skolēniem ir jāstrādā daudz ar roku. Tas sen ir izpētīts, ka sīkās motorās kustības veicina smadzeņu darbību. Jo vairāk strādā ar roku, jo vairāk strādā galva. Tātad viss mums tiek pierakstīts kladē pašiem ar roku. Arī es pati rādu piemēru un rakstu uz tāfeles. Man nav sagatavotas prezentācijas, tāpēc arī man vajadzīgi šie plāni, ka es sagatavojos pirms stundas, paskatos šajos plānos, piefiksēju sev, ko es darīšu secīgi vienu pēc otra un strādāju pie tāfeles. Pārsvarā darbojos visu laiku runājot ar skolēniem, nevis tā, ka viņi tikai pieraksta, ko es diktēju, tā noteikti mēs nevaram panākt. Skolēni iesaistīja censties modelēt fizikālas parādības un tās skaidrot, ja skolēni tikai klausās, skolēniem jāpiedalās sarunā, jādomā, jāstāst, kur viņi to redzējuši, kā viņi to novērojuši, kā viņi to saprot. Gadās pa kādam jokam, tas stundas padara tikai interesantāks. Tātad te ir diezgan smalks apraksts, kuram, protams, skolotājs var izvēlēties sekot un var neizvēlēties sekot pēc katra paša vēlēšanās, bet tas ir mans plāns, pēc kā man ir viegli vadīt stundu. Un tad es ievietoju arī atgriezenisko saiti, kur piefiksēju, ko tad es sagaidu, ko tie skolēni manā stundā būs izdarījuši,
un kā es novērtēšu, ka viņi ir pastrādājuši tā, kā es vēlos redzēt, ka viņi ir pastrādājuši. Tā kā viņi strādā man kladēs, tad pārsvarā es gribu redzēt, ka viņi ir veikuši ierakstus kladēs vai kaut ko uzzīmējuši, izrēķinājuši, paskaidrojuši. Un tā šajā nodarbībā nav, tas man ir katrā otrajā, jo varbūt citās skolās notiek citādi, bet Kuldīgas centra vidusskolā, kurā es mācu, mums ir bloku stundas, kad ir 1-2 secīgas stundas, un tad pēc katras otrās stundas es cenšos uzdot mājas darbu. Esmu atradusi, ka uzdevumos.lv tā ir ļoti pateicīga vietne, kur izmantot, ārkārtīgi plašs uzdevumu krājums, un ārkārtīgi viegli uzdot mājas darbus un paskatīties, kā tad skolēniem ir veicies ar to izpildi. Un, ja ir iespējas, kāpēc arī tos īstenībā neizmantot stundās. Man gan tehniski apstākļu dēļ nebija iepriekšējos gadus tos iespējams darīt. Varbūt, ka izmēģināšu tagad. Tā, jā, tad katrai stundai ir iedots apraksts, ko es daru, ko skolēni pieraksta, ko mēs mācamies, ko pārunājam. Tā, kur šeit arī ir pietiekami daudz zemesvītru piezīmju par šausmām izdevējiem, maketētājiem, redaktoriem un tā tālāk, kuras visas bija jāsaliek secīgi un pareizi. Bet paldies lielajai komandai par smago darbu. Tā, ko es gribēju parādīt? Jā, tad te ir visādi piemēri. Tad ar tiem es arī strādāju ar skolēniem. Jā, mērīšanas metodi, kas mums ir, un tas viss ir aprakstīts. Jā, ir arī stundas tur, kur ir starpdisciplinaritāte, tur mums ir šādi grāmatā norādīts, kur šeit tika tā, lai iežu blīvumi tika mērīti. Tā, un, Protams, ir, kur šeit, jā, tad vēlos parādīt, ir uzdevumi. Tā tad ir uzdevumi, kas ir, teiksim tā, sarakstīti speciāli šai grāmatai. Mazliet, lai atsvaidzinātu varbūt kopējo uzdevumu to bloku, jo uzdevumu jau nekad nevar būt par daudz. Arī, protams, mums ir klasiski uzdevumi iekļauti un cerams, ka varbūt skolas vārds pacentīsies un drīz izdos arī uzdevumu grāmatiņu, kuru katru varētu iedot skolēnam. Ļoti ceru uz to pēc iespējas drīz ārkārtīgi atvieglot dzīvi. Tā. Jā, un uzdevumu risinājumi, jo, protams, neesam visi ģēniji un daudz ko varam nezināt, un tas ir tikai normāli. Arī es pati šim visam ejot cauri nav tā, ka šo visu es pilnīgi perfekti zināju no galvas, lai arī esmu mācījusies fiziku 5 gadus un maģistra grāds pierāda, ka kaut ko jau zinu gan. Bet ar laiku šis tas aizmirstas un it sevišķi, kad ir jāiet skolā un jānostaisa skolēnu priekšā. Tieši tajā brīdī, kad uzdod jautājumus, ticamāk tieši būs tas brīdis, kad kaut kas aizmirsīsies. Vai arī ļoti parocīgi ir risinājumi, kā es pati arī rīkojos, ka tad var diferencēt skolēniem dažādus uzdevumus. Ir tie, kas risina ļoti ātri. Viņiem pietiek parādīt, pirmajā tēmā vēl gluži ne, bet tālāk, ka nāk nākamie uzdevumi, nākamās tēmas uz priekšu, ir tie, kas ļoti ātri saprot to metodiku un principu, jo nav jau viņš sarežģīts. Jāprot tikai rēķināt attiecības sākumā. Ko viņi ir iemācījušies 6. klasē, un tie, kas to labi saprot, viņi jau skrien ātri uz priekšu. Tad tiem, kuriem tas iet lēnāk, tiem vajag vairāk palīdzības, tad tiem es varu iet klāt, tiem paskaidrot. Un tādā veidā diferencēju mācību uzdevumus, ka tie, kuri saprot, tie var izsināt jau sarežģītākus un savā starpā vēl pārbaudīt uzdevumus, salīdzināt. Tādā veidā vēl veidojas sadarbības caurvija. Katrā ziņā iespējas organizēt mācību stundu šeit ir diezgan plašas fizikā. Vajag tik mēģināt un darboties. Jā, tātad uzdevumi. Tā, un, protams, kad mēs tur esam izmācījušies teoriju, izdarbojušies, izrunājušies, izrēķinājuši uzdevumus, izmērījušies, protams, ka mums galā ir arī pārbaudes darbs. Arī pārbaudes darbu 2 varianti ir iekļauti šajā grāmatā.
Skolotājiem atliek tikai izkopēt un var dot skolēniem. Burvīgie redaktori ir pamanījušies un maketētāji salikt jaukas bildītes, krāsainas. Tik skaisti man melnrakstā viņš neizskatījās. Tātad arī skolēniem varētu būt patīkami, pārskatāmi redzēt un pildīt šos uzdevumus. Tā, un 2 varianti. Protams, PDFs tas šeit ir, koriģēt jau no skolotājiem var katrs pēc saviem ieskatiem. Tā. Jā, un principā tagad es parādīju pirmo tēmu. Ļoti līdzīgā veidā strukturēts ir arī visas pārējās tēmas. Tātad tematiskie plāni. Ja katrai nodarbībai ir apraksti, ko darīt. Tātad piebilde, ko es vēlos ar šajā tematā kādu uzsvaru likt. Un, šeit jau parādās, ka otrajā tēmā mēs jau sāksim mazliet ar modelēšanu nodarboties, jo skolēnam tā nemanāmi jādod ievirzes par to, ka mēs rēķinām kaut kādam masas punktam kustību, nevis mašīnas tieši ritenim, bagāžniekam, lukturim vai vēl kaut kam citam. Tātad te jau sākam saskarties ar pirmo modeli. Tādu ļoti vienkāršu, parasti ar šo jau tiek galā. Otrajā tēmā te arī mums parādās, tur bija mērvienība pārveidošanas, par mērvienību pārveidošanām es jau runāju, bet tās es cenšos likt pēc iespējas, cik tik var, jo mērvienībām, kā viņas drusciņi palaiž vaļīgāk, protams, viņa aizmirst. Grafiki, protams, arī dodam pēc iespējas grafikus. Vieglākais veids, kā ieraudzīt funkcijas un sakarības, kas tad nosaka fiziku, fizikālos procesus. Tā, tad te iepazīstas ar pirmajiem modeļiem un grafiki. Tā, praktiskais darbs, praktiskie darbi arī tiek vērtēti, skolēni pilda darba lapas. Noteikti katrā no tēmām ir iekļauts vismaz viens praktiskais darbs. Diemžēl man personīgi, strādājot ar skolēniem, skolā bija ārkārtīgi milzīgs remonts un uz skolu bija izsēdīt pa 6 vietām un organizēt praktiskos darbus bija vienkārši ārkārtīgi sarežģīti. Tāpēc katrā tēmā esmu iekļāvusi tikai vienu. Noteikti, ka ja ir pieejama mērinstrumentu laboratorija un tā tālāk, noteikti, ka jo vairāk skolēniem rāda praktiski fizikāls, reāls lietas, ar kurām darboties, tas būtu tikai labāk. Tā, bet vismaz viens praktiskais darbs katrā tēmā ir iekļauts. Un tad skolēni pildi, protams, izdara secinājumus. Sākumā tie darbi ir tā diezgan pateikts priekšā, ko es no skolēna sagaidu, un pēc tam tālāk jau nāk tādas neskaidrākas norādītes, no vienkāršā ejot uz sarežģītāko. Tā. Jā, te uzdevumi, protams, kā te bez uzdevumiem risinām uzdevumus, matemātiku trenējamies cik tik varam, skolēniem pēc tam būs jāliek eksāmeni matemātikā tikai pēc gada. Jūs kā fiziķi varat jebkurā brīdī viņiem palīdzēt, tas tikai skolēniem radīs lielāku sapratni par to, ko viņi mācās matemātikā, un viņiem būs vieglāk un pašiem būs vieglāk. Tā, protams, atkal ir pārbaudas darbi ievietoti. Tā, pirmajā tēmā nebija īpaši atsevišķā darba lapa praktiskajam darbam, jo tur mēs strādājam kopā, tur pirmajam pašam darbam nebija atsevišķs vērtējums. Šeit katra darba lapa es vērtēju. Par vērtējumu norādēm arī tur ir dots, kā to var darīt. Tā, šeit, es varbūt gribētu parādīt. Tā, cerams, ka... Tad te jau sākam nopietnāk modelēt. Esam iepazinušies pirmajās 2 tēmās vispār ar fizikas pamatiem kā tādiem, ko te fizika dara, ar ko mēs strādāsim, ka tur būs jāpaceļ daudz matemātika un ka tas būs grūti. Un parasti pēc tam skolēniem ir tāds prieks, ka tas tomēr nav tik grūti, kad viņi tiek ar to galā. Tad šeit jau sākas tāds pirmais nopietnais dabas parādības modelis, kur priekš 8. klases skolēniem saprast, ka tie ir atomi,
kas savā starpā viens otru iekustina un aiznes to skaņu no tā putniņa čivinātāja līdz ausī, nu, tas viņiem nav pirmajā mirklī tik pašsaprotami, kā varbūt mums tādiem izglītotākiem un pieaugušākiem cilvēkiem, kas liekas tāds, nu kā tad to var nezināt. Jārēķinās, protams, ka skolēņi jebko var nezināt. Un tātad arī šo mēs visu laiku cenšamies modelēt. Pēc iespējas cenšamies arī redzēt matemātiskās funkcijas un arī tās iekļaut. Protams, viņi vēl 8. klasē netuvu nezina, ka tā ir šeit sīnus funkcija, bet tas neliedz mums viņu analizēt un ieraudzīt amplitūdu un periodu. Pēc tam vidusskolā tad jau viņi samācās, ka tā ir sīnus funkcija. Tā, protams, rēķina mērvienības, jā, kiloherci, megaherci, nu to es šķiet atkārtoju stundās tik bieži, ka vēlos, lai man skolēni to zina nakts vidū. Tā, un tālāk. Tā vēl vilnīši. Vēlos parādīt, kur tad nu ir mums, jā, šeit praktiskais darbs, protams, darbojamies praktiski. Grafikus nolasam, trenējamies, veidojam paši savas sakarības. Šeit ir ļoti jauka vieta, kur pa pērkonu, droši vien to jau daudzi zinām, pieaugušie, ka jāizskaita sekundes un jādala 3, tad mēs zinām, cik pērkons ir tālu. Un tad skolēniem tas, kad mēs parēķinam, liekas, tiešām. Un tā tiešām arī mamma vai tētis teica, ka skolā māca kaut ko tādu, ko viņi zina arī praktiski. Tā, jā, un kur šeit ir, ko vēlējos parādīt, ka tātad, lai arī izcinātu uzdevumus, mēs cenšamies veidot abstrahēto modeli. Un nevis vienkārši sarakstam formuliņas, bet zīmējam. Pēc iespējas vairāk zīmējam. Tātad iztēlojamies, kur stāv tas skaņas avots, kur mums stāv mute, kā skaņa ies, kur būs auss. Un tikai tad mēs sākam risināt, kad to visu esam pārunājuši. Jo tā, ka viņiem saka, nu kā no mutes nāk skaņa, auss uztver, viss skaidrs. Un tagad, kad jārisina par atbalstu, tad nekā, tad viņiem liekas, ka klīns dzird. Nu nekā nedzird. Tā. Tātad tas viss ir jāpārunā. Tāpat zīmējam kuģīšus, zīmējam zivtiņas. Un visu pārunājam. Tā, kur tad te šāvējs, jā, mednieks, sikspārnītim ar kaut kur vajadzēja būt, kas taurenēda. Jā, tur bija mūzika, ar mūzikas skaņām, protams, jā, rekur šeit. Ļoti viegli arī sasaistīt, kad mēs runājam par kādiem uzdevumiem. Uzdevumus mēs varam tikai risināt vienkārši tāds un liekam formulu un atrisinam, bet kāpēc gan mums nevar lidot sikspārnis un kā lido sikspārnis, kur mēs esam mācījušies par sikspārni, tā ir bioloģija. Kāpēc tas sikspārnis grib ēst to taureni? To visu mēs varam paspēt arī pārunāt un sasaistīt savu fizikas uzdevumu kopā ar jebkuras cita priekšmeta tēmām. Līdz ar to fizika veidojas kā tāds starpdisciplinārs priekšmets, kurā skolēni pēkšņi saprot, ka tas, ko viņi varbūt pirms nedēļas vai pirms gada vai pirms 2 gadiem ir dzirdējuši kādā citā priekšmetā, tagad te pēkšņi atkal to vajag. Un tas nav tā, ka priekšmeti ir tikai kaut ko, kas es iemācos, to atstāstu un viss, tad tomēr nekad mūžā vairs dzīvē nevajadzēs. Tagad izrādās, ka fizikā mēs to varam arī salikt kopā. Jā, tātad šādi. Cenšamies pēc iespējas vairāk zināšanas apvienot, salikt kopā. Šādu pieeju sauc par holistisku pieeju. Savā ziņā tā ir mazliet pretrunā ar redukcionistisko pieeju, kas ir sadalīšana visu smalkajā. Tajā brīdī, kad mēs izdalām katru sīkumu sasniedzamajā rezultātā, tā ir redukcionistiska pieeja. Ja mēs ļoti, ļoti smalki gribēsim sadalīt, mēs pazaudēsim to kopējo skatījumu, mēs vairs neredzēsim, kā tas viss smuki sasaistās un plūst kopā. Un kaut kādā brīdī ir jāpamanās lēkāt pa tiem līmeņiem. Šajā ziņā fiziku mācīt ir ārkārtīgi sarežģīti, jo skolotājiem ir jājūt, kurā brīdī tu ņem to pamatprasmi māci, un kurā brīdī tu atkal saliks visu kopā un parādīs skolēnam, kā tas viss ir sasaistījies un cik tālu mēs esam nokļuvuši un cik daudz mēs esam sapratuši. Vēl es gribu piebilst par to, ko es esmu novērojis ar skolēniem ļoti daudz kopā zīmējot un runājot, ka tas atvieglo fizikas mācīšanos
radošiem skolēniem, ka viņi var uzzīmēt to, ka viņiem ļauj uzzīmēt, un vienalga kā, pat ja smieklīgi, vai kā nu viņi tur izvēlas uzzīmēt, lai viņi zīmē kā grib, ka radoši ļausim izpausties saviem skolēniem. Ka no tās zīmēšanas viedi viņiem kļūst jau vieglāk, jau mazāk bail, un tad jau vieglāk ir saprast, kas tieši tur notiek, izstāsti, kā tā skaņa ceļo, kā viņš dzird, kā tas notiks, un tad pieliekam klāt to formulu, un skolēnam ir vieglāk pieiet. Man kā fizikas skolotāji, kas ļoti eksakti ievirzīts cilvēks, man ir vieglāk pieiet pie tiem radošajiem bērniem. Tādā veidā, jā. Tas bija tas, ko varbūt vēl gribēju piebilst. Jau gan es laikam ilgi esmu runājusi. Jautājumu laikam nav, ja? Visi klausās, vai nu tad ir viss skaidrs, vai nu es neko skaidri neesmu pateiks, parasti tas nozīmē to. Jā, bet jūt, skolotāja instinkts laikam strādā, 40 minūtes tuvojas. Tā. Jā, tas pats, protams, ir vēl, tagad es parādīju 3 tos temats, tas pats ir arī atlikušajos 3 tematos. Tur ir atkal tematiskie plāni, nodarbību apraksti, kur ir gan ko skolotājiem stāstīt, gan kas skolēnam jāpierakst, ko mēs rēķinām, kā rēķinām, ko modelējam, ko varam pārunāt, ko vēl varam apskatīt, kā visu salikt kopā, ko apskatīt sīkāk, kā rēķināt grafikus. Jā, vēl tas, ko es esmu ielikusi, tad pēdējā tēma ir, es to veidoju diezgan sarežģīti. Teikšu godīgi, ka pirmajā gadā es mazliet baidījos, kā tas būs viņu likt tik matemātisku. Taču, kur tad te palika? Jā, taču, arī sevišķi redzot, ko sagaida no skolēniem matemātikas eksāmenā, šo es redzu tikai kā pozitīvu iezīmi un neesmu novērojis, ka tas skolēniem sagādāt kaut kādas briesmīgi ārkārtīgas neērtības vai nesaprašanu, ka tieši šī te matemātiskā daļa, ko es ielieku fizikā, ka tas būtu tas, ko galīgi neviens nesaprot. Jo funkcijas zīmēšana un parādīt skolēniem jau 8. klasē, ka funkcija var būt ne tikai y un x, sākumā viņiem tas ir liels apjukums. Un kā tas var būt, ka matemātikā mēs mācāmies, tur ir y un x, tur ir skaidrs, ko skolotājs liek darīt, un tur ir jāliek punkti, un mēs zīmējam funkciju, un funkcija tāda un šī tāda, un tagad fizikā arī tas ir jādara, bet tur ir burti, kā tad no burtiem var uzzīmēt? Un, lidieņās. Tā, labi, atvainojos, bet nekas nav noticis. Neliels troksnis. Tā, jā, un tādā mēs paņēmām un tik un tā uzzīmējam arī šiem burtiem var izrēķināt sakarību un ieraudzīt, ka tā pati taisne, ko mācās matemātikā, vai arī hiperbola, tā parādās arī šeit. Un tas, ka viņi parēķina tīri tās vērtības, viņiem arī atvieglo saprast, kā mainās. Viņi spēj labāk modelēt to parametru maiņu. Ja es pamainu lielāk, mazāk, ieraudzīt tos skaitļus. Tā, jā, tā vēl būtu pēdējā piebilde, ko es esmu varbūt tā kā no sevis papildinājis fizikas mācību programmā, kas nav tā kā oriģināli iekšā skolā 2030, un, ja godīgi īsti neesmu redzējis arī varbūt skolotāju grāmatās, man gan īpaši daudz skolotāju grāmatu pirms es sāku sastādīt savu programmu nav gadījies apskatīt. Par laimi Inese Dudereva un Ilgons Vilks bija sastādījuši ļoti jauks, vismaz materiāls pirms tam, kur es varēju ņemt paraugu pamatskolai. Tad no viņiem esmu šo to smēlusies. Jā, bet diezgan, es gribētu teikt, padaudz esmu ielikusi arī no sevis. Jautājumu joprojām nav, ja? Tad droši vien paldies klausītājiem, kuri izturēja mani gandrīz 40 minūtes. Parasti saka, man nav viegli izturēt ilgi. Ilgāk par 2 stundām ir kurš iztur. Jā, prieks, ka ir kas klausās.